Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV24 raidījumu Rāmpas uguns, un šodien mēs runāsim par Dievu. Mēs runāsim par to, kā modernās tehnoloģijas var izmainīt cilvēku dzīvi un kā tas ir būt 4 bērnu mammai un tik ļoti labi iztīties. Pie mums ciemos zelta sieviete Aurēlija Anužīte. Sveicināt! Nu, labdien! Ja. Nu, tāds man tas pieteikums, un mēs jau te pirms raidījuma parunājām nedaudz par dzīvi, un jūs sakat, kā jūs esat uztraukusies. Un es vienmēr brīnos, jūs tik daudz filmējaties un bijusi uz skatuves un dzīvē esat tik daudz redzējis. Par ko jūs, piemēram, uztraucaties? Jo es arī esmu uztraucies vienmēr pirms raidījuma. Bet par ko uztraucaties jūs? Nu, es domāju, ka par to pašu, jo Māra Liņiņa, kas mani mācīja visvairāk latviešu valodu, viņa tieši ir teikusi, ka viņa kaut kur bija lasījusi, ka cilvēkam publiski uzstājoties izdalās tādi hormoni, tā kā cilvēkam līdzīgi mirstot. Nu, droši vien kā kuram tas sāpju līmenis un tā tālāk, kāda ir vegetatīva nervu sistēma, bet man arī pirms katras izrādes, pat pirms normālas intervijas, kas ir žurnālam vai kam, es domāju, ka tā ir atbildības sajūta liela. Lai es neizniekotu tavu laiku, lai es neizniekotu nevienam laiku. Un es nedomāju droši vien par sevi tik labi, ka manas domas ir kaut kādas tādas zelta vērtas, kuru dēļ kādam tagad ir jāpauzē pie televizora. Es nezinu. Varbūt tas, es nezinu, kā tev? Nezinu, es domāju, nezinu, pateikt kaut ko stulbu vai uzdot kaut kādu stulbu jautājumu. Es vienmēr domāju, bet cilvēks var pateikt, kā tu domā, tu vari pateikt kaut ko, ko tu tiešām nedomā? Nē, man nav iespējams. Es parasti saku, ko es domāju, vai nu esmu iemācījusies paklusēt. Jā, es runāju cilvēkiem, viņi saka, es skatījos to raidījumu, pēc tam ārprāts, kādas es stulbības tur, kā es tā runāju, es domāju, ko tieši. Nu, tur par to, es domāju, bet, kā vai cilvēks... Tas ir normāli, tas tiešām ir, es uzskatu, ka tas ir pareizi, jo mēs sev, teiksim, pāris dzīvojot kopā, mēs uzdodam jautājumus kaut kādus tādus, mēs sev neuzdodam jautājumus, mēs varbūt uzdodam, bet mēs viņus nenoformulējam līdz galam, nedefinējam, kā būt, kā skanētu tā atbilde. Un, ja ir intervija un ir jautājumi, tad bieži vien tā filma griežās atpakaļ vēl nedēļu, un naktīs tas ir vistrakākais, ka, tu saproti to atbildi, un tu taču nezvanīsi, neteiksi, bet atbildi atnāk lēnām, mierīgi. Varbūt tie ir cita rakstura cilvēki, flegmātiķi varbūt, kas tā... Es uzreiz runāšu, es būšu no tiem cilvēkiem, kas 7 reizes nogriezīs un 9. pamērīs. Tā. Ja jums vīrs pateikt, es tagad gribu, Aurēlija, ar tevīm stundu, 2 daļās pa 26 minūtēm tā nopietni parunāt par dzīvi. Ja vīrs teikt, teiksim, tā kā mums ir Rāmpas ugunīs, Aurēlija, es gribu tevīm parunāt 2 daļās, pa vidu mums būs reklāmas pauzītes. Šausma. Tā nopietni par dzīvi, par tādām būtiskajām lietām. Šausmi, jo vēl jau šitā teikuma man jau būtu viss. Jā, es pirms raidījuma teicu cilvēkiem, es saku, Aurēlija Anužīte nāk pie maniem ciemos, un es pār cilvēkiem to pateicu, viņi teica, paprasnieki, kur viņi pazudusi, kas ar viņi notiek, kur viņi pazudusi. Pasaka, man liekas, ka nekur, ko tu sēdi šeit, bet cilvēkiem liekas, kur tu esi, kas tev notiek, ko tu dari? Es esmu uz pilnu slodzi. Man patīk teikt tomēr mājasemniece, mājas inženieris varētu teikt, jo es atbildu par visu. Par medicīnu, par kulināri, par konditoriju, par dārzniecību, par dizainu, par santehniku, faktiski par pirmām kārtām par bērnu audzināšanu un vīra pieskatīšanu, lai viņš labi izskatās. Ja? Tā ir ļoti liela profesija. Un tas ir 7 dienas reiz 24. Un šajā profesijā nav, piemēram, tu strādā, tev ir kaut kāds atvaļinājums, vai ne? Kaut kādas dienas, kas ir brīvas, tad man neeksistē vārdas sestdiena, svētdiena, vai tagad man ir apmaksāts atvaļinājums. Baigi instanti, tas, es pagatavojos raidījumu drusciņu, vai ne, ka jūs esat īstenībā ģimeni, tagad tas Secret bija ļoti populāra tā grāmata par vizualizēšanu, par to, ka mēs esam magnēts, ka jūs esat īstenībā bērnus tā kā gribējis un jau vizualizējis ilgi pirms jums vispār bija. Tā kā citas draudzienes esat pirkuši kaut kādas tur kleitas, bet jūs esat pirkuši bērnu drēbītes. Jā, sedziņas. Katliņus. Pirmkārt bērnu sedziņas, tad vēl vispār tie bērni bija parādījušies. Tas mums vienkārši visu dzīvi bija sapnis, liela, kārtīga, stipra ģimene.
Nu, vispār jau no kādas 10., 11. klases. Īstenībā jau no kādas 2. klases, jo man bija mazā māsiņa, un es biju pieteikusies skolas brīvlaikā pa brīvu iet strādāt bērnu dārzā, jo es neieredzēju bērnu dārzu, es izraudāju, mani neveda uz bērnu dārzu, bet mazai māsiņai, lai viņai būtu drošāk un labāk, es gāju un strādāju. Jā. Un man likās, tā bērniņa ienākšana pasaulē, viņa ir tik nedroša, man likās, ka dārziņā spieda ēst kāpostu zupu, piena zupu un vēl cīsiņus tos tajā celofānā, tos briesmīgos. Un tad es gribēju izdarīt visu dzīvē, lai jebkurš bērniņš neciestu. Man pat ir atstājuši bērniņus 11. klasē, tā kā vecāki, kur brauc, man kā auklītei atstāja bērnus. Jā. Man ļoti patika. Šis ir interesanti, ka es atkal nezinu, kā uzrunāt uz jūs vai uz tu. Gribās uz jūs, kaut kā tāda mistiska cieņa staro no jums. Es mēģināšu vien turēties pie jūs tomēr. Jūs pirmīt... Nē, labāk tu sarunām. Labi, tu pirmīt teici, ka tev jārūpēs to, lai vīrs labi izskatās arī. Kas ir jādara sievietei, lai vīrs izskatītos labi? Lai vīrs izskatītos labi, vispirms tas droši vien ir no sirds, lai tas tā ir. Ja? Tas nozīmē, ka, ja ir mazi bērni, ir jāsadala visu laiks, jo tad māmiņai var ļoti slikti palikt, ja tikai viņa rūpēsies pa dienu, pa nakti. Tas nozīmē, ka mēs zaudējam savu personīgu laiku kaut kādiem hobijiem. Un manam vīrām es ļoti labi uzreiz redzu acis, sirds acis redzu. Viņam ir labi jāēd, kas viņam tiek nodrošināts, un viņam jāgūst visas savas sportiskās, lai viņš sportotu visu laiku. Jā. Ļoti jārūpējas, lai viņam būtu viņa personīgais laiks. Un ko es tiešām uzskatu, ka es būdama mājās, lai cik man grūti būtu kādreiz, ja, es tomēr varu neizskatīties īpaši labi. Vai, piemēram, aizmirst kaut ko, ja es esmu negulējusi. Ja viņš ir ģimenes galva, ja viņš tiešām par mums visiem ļoti rūpējas, man ir jādod viņam tā spēja, lai viņš ir izgulējies. Lai viņš varētu strādāt savu darbu un lai viņš savā darbā attīstītos pēc iespējas vairāk. Es nezinu, man ir tāda vēlme, lai viņš kāptu augstāk. Un es zinu, ja viņš apstātos, viņam uz mēnesi varbūt būtu labi, bet viņš ir no tiem ļoti darbīgiem cilvēkiem. Viņam jābūt spēka. Man ir jāizdara viss, lai viņam būtu tik daudz spēks, lai viņš savus pienākumus pildītu ar prieku. Jā, tā. Es lasīju, ka viņš 19 valstīs pārstāv audita konsultāciju kompāniju. Jūs daudz vispār redzat viens otru? Cik bieži? Faktiski neredzamies. Tas ir labi? Tāpēc jau es arī nefilmējos. Nē, teātrī. Es iešu teātrī. Tad, es pārfilmēšu, es atvainojos, ka es pārdos. Tas stiprina attiecības, jo tu jūties labi. Tev tāds attiecības modelis ir labs, kad cilvēks liekas retāk, bet varbūt kaislīgāk un karstāk, es nezinu. Es nezinu. Es zinu, ja ir īstā mīlestība, nevis puķītis rozā un cepumiņi, ja, tas ir kaut kas cits. Es nezinu, kā tev to izstāstīt. Es zinu tikai to, ka es kādu vakaru aizmirstu lūgšanās, bet es vienmēr mani viena mācītāja sieva ir teikusi, un viņa katru vakaru lūdz, ka Dievs lūdzu atjauno mūsu mīlestību. Tas nav no manis vien atkarīgs. Redzi, ja tā ir vienošanās, tā šķiršanās ir ar vienošanos, es nedomāju, ka tas var kaut ko izjaukt. Mēs vienojamies, ka mēs uz kādu laiku, tātad 2 dienas nedēļā, 3 dienas ir komandējums pamatā. Jā, un ja es vēl strādāju, tad mums ir viss mēnesis sarakstīts tā, ka vai nu es, vai nu viņš, lai nekādā gadījumā bērni nepaliktu vieni. Kā var zināt, ka ir īstā mīlestība? Es nezinu, es vienkārši zinu. Es vienkārši zinu. Tu vienkārši zini cilvēks, vai ne? To izstāstīt, vai tad var? Parametri, pēc kuriem mēs varam spriest? Ir.
korintiešiem, neatceros, kur vieta. Tu zini to vietu, jā, jo mīlestība nav lepna, viņa nav uzpūtīga, viņa lēnprātīga, viņa nav skaudīga. Un tikko man, parādās, sevis žēl, taču bieži vien sevis žēl paliek, kad tu liekas, ka tu esi pārstrādājies. Tad es atšķiru, palasu, un šito es neievēroju, šito es neievēroju. Es domāju, kā es varu otram kaut ko pārmest, ja es pati neievēroju pamatus. Bet, tur ir tā atbilde. Es nedomāju, ka kaut kur citur. Jā, kaut tu esi lietuviešu izcelsmes aktrise, man ļoti interesēs, kādā valodā tu domā? Sen jau latviski, man jau nepieņem vairs lietuviešu valodā, arī reklāmas vairs nedod. Es runāju ar akcentu, jā. Ar akcentu? Jā. Latviešu akcentu? Jau 20 pāri gadies esmu šeit. Kā Lietuva spēlē Latviju basketbolu, par ko tu esi? Es televizoru faktiski neskatos. Klau, interesants moments. Es lasīju, ka tu katru rītu tev ir laiciņš palasīt Bībeli, kādu rakstu vietu no Bībeles, un par ticību mēs vēl parunāsim atsevišķi. Tu svētdienas rītu lasīji? Nē. Nu? Tu šorīt palasīji Bībeli arī? Man Bībele vienmēr ir viena uz nakts galdiņa, lieliem burtiem visi sasvītrot, un viena ir tāda maziņa, kas vienmēr ir somā. Un šeit skrienot, es zināju, ka man ir jāapstājās, un lai kas būtu, bet ir jāizņem un jāizlasa. Es atveru somu un sapratu, ka man viņas nav. Un tad ir tādos mirkļos es esmu vispriecīgāka, ka man ir daži panti no galvas. Tad es zinu, ka tad es varu atkārtot, kas ir galvā. Kuras raksturvietas, teiksim, palasīt, tev ir kaut kāds īpašs stiprinošās raksturvietas Bībelē? Ja, piemēram, varbūt mēģināšu pārformulēt jautājumu. Tu veco derību, kad paņēmi Bībeli rokā, tu varēji normāli palasīt? Tu saprati, par ko ir runa vecajā derībā? Jā, man ļoti patika. Es tiku līdz kaut kurai vietai vienā brīdī, un es esmu apņēmusies. Tam vajag arī laiku, un es domāju, ir jābūt tomēr... Man ļoti patīk Bībeles stundas tomēr draudzē. Ka tu ar dzīviem cilvēkiem tāpat kā mēs divi tā lasīt, un ir kāds, kas to vada, kas ir pirms tam painteresējies, kā ir oriģināla valodā, ko teoloģi saka. Vēsturi visu, un tikai tad kopā saliekot ir pavisam cita skaidrība. Un es arī sapratu, ka veco derību tomēr man ir vajadzīgs palīgs. Bet man ļoti interesanti bija. Ko es lasīju, man bija tā, ka man liekas, wow, tik sen jau viss ir zināms, nekas īstenībā jauns nav. Nezinu, man patika. Jā. Tā zintiem cilvēkiem, kas jautā, kur ir pazudusi Aurēlija Anžīna, es saprotu, nekur viņa nav pazudusi. Tu esi, kā pasaka, mājasaimniece, kas dara nevis 1, 2 vai 3 darbus, bet vismaz 10 darbus. Un pastīsimies vienu video par tavu ģimeni. Paldies, kur tu iet? Slokas patvērsmē pārsvarā ir lieli suņi, taču tik draudzīgi, ka pat mazā Agate nebija nobijusies un samīļotos. Tomēr vislielāko sajūsmu mātē un meitā izraisīja kāds kucēniņš. Pastaigāju viņas arī izraudzījās pašu mazāko no suņiem, lai Agate varētu to droši vest un nevajadzētu baidīties, ka nenoturēs. Viņš grib paskraidīt, tu paskraidi ar viņu. Ar tādu mazu sunīti Agatei šķiet ir vieglāk parikšot nekā ar ģimenes mīluli šokolādes krāsas labradoru kubu, ko pirms 3 gadiem viņa atveda no Aurēlijas dzimtenes Lietuvas. Labradors tas ir tāds samīļojamais suns. Viņš nevienam neko sliktu neizdarīs pie jebkādiem apstākļiem. Ir tāda zinām drošības sajūta. Vienīgais, kāpēc viņš varētu uzbrukt cilvēkam, ir, lai viņu nolaisītu. Auklē jādzepam, reāli auklē. Jā, mēs esam atkārt studijā. Jā, no dzīvniekiem mēs varam mācīties beznosacījuma mīlestību, vai ne? Ļoti sarežģīts uzdevums, kuram cilvēkam visas dzīves garumā. Un mēs redzējām arī bērniņu sižetā. Bērniem var iemācīt mīlestību? Kā es domāju? Kā tu domā? Protams. Kā iemācīt bērniem mīlestību? Kā tu to dari? Bez nosacījuma mīlestību. Jā, es zinu, kā es to daru. Ar gadiem, ar vairākiem bērniem sāk saprast to, ka
Visu, ko tu māci, sākumā es pēc sevis varu teikt, ka sākumā es zināju teoriju, bet ļoti grūti bija to izpildīt, jo, nav pieredze vēl, ja. Tu vairāk esi teorētiķis, bet praksē nozīmē, ka tu dzīvo paraugā. Visgrūtākais dzīvot paraugā, nevis pateikt, nedari to, un tad tu pats tā kā atceries, es taču pati darīju tā un šitā, vai ne? Bet, man taču ir jāsaka, es taču esmu mamma, man tas taču tāds ir pienākums, ja? Un, ir arī tādi brīži, protams, bet mīlestība tomēr ir, man liekas, no tās bērnības, es nemācu, es vienkārši dzīvoju mīlestībā, es tā domāju. Es redzu ar bērniem, kuriem es esmu ar 3. un 4. pavadījusi vislielāko laiku kopā, to var redzēt. Tiešām, tā ir tā ak, Dievs, tā ir tāda samīļošanās, piemēram, ka ir Jāzepam un Marijai ir nepieciešams, ja viņa pamostās 10-15 minūtes paturēt klēpī. Un tikai tad, jā. Es nezinu, kā, nevar iemācīt, vajag dzīvot mīlestībā. Viņa redz, viņa taču atšķir. Bērnus nevar apmānīt. Kāpēc grūti bērnu izrādē spēlēt? Nevar apmānīt, viņi visi pamana. Jā, es to jautāju, tāpēc, ka, tagad skatoties, kas notiek pasaulē, mēs arī cerēs mājās diskutējam par to tēmu, kur tie mīlētie, samīļotie, labās ģimenēs augušie bērni, kā viņi pēc tam iekļausies, sabiedrībā, kurā varbūt visi nav ļoti apmīļoti, ļoti samīlēti, ļoti daudz labus vārdus par sevi dzirdējuši. Zini, es nedomāju, ka mīlestība ir tikai tāda jā, mīlestība ir arī disciplīna. Manuprāt, izdabāšana citreiz slēpjās, mēs sakam, ka mēs mīlām, bet ir daudz ērtāk izdabāt un nenoteikt rāmjus, jā, neaudzināt bērnus, kā vairāk tiesību nekā pienākumu. Es uzskatu, ka mīlestība ir arī tajā, ka es bērnus iemācu pildīt pienākumus, pēc tām savas tiesības pieprasīt. Un, mēs īstenībā arī esam izvēlējušies skolu un dārziņu, kur tiešām arī šīs lietas tiek audzinātas. Tomēr vēl ir tādas vietas, kur, es zinu, mēs esam arī izdiskutējuši ar vīru par to krustam šķērsam, lai nebūtu šīs siltumnīcas efekts vai kas. Tad izvēloties privātu skolu kristīgo, tur arī ir cilvēki, kuri bērniņi, kuri nav varbūt tik varīgi. Ja? Un tas pamats, ko ieliek, rūpēties par to otro, nevis sacensties. Es domāju, ka ir labi sacensties, kas ir labāks. Tas ir tas dzinulis, ja? Bet viņam ir jābūt veselīgām. Mīlot arī to, kas ir vājāks. Nevis es skriešu tagad uz finišu, lai tikai saņemtu, ja es pagrudīšu, pastumšu. Kur ir tā mīlestība? Es neaizskriešu līdz tām finišam. Es paņemšu vāju, pacelšu uz rokam un aiznesīšu un nolikšu, lai viņš ir pirmais un kuram būs aplausis beigās. Tam, kas atnesa to droši vien uz rociņām, ja? Kurš būs pirmais, tas būs pēdējais. Un tad kad tu iztēlējies to aplī, tā mēs visu laiku dzīvojam. Es nezinu, Viņi izturēs, tie bērni, pareizi samīļotie bērni, viņi arī citus cels, manuprāt. Es nedomāju, ka... Es nezinu, ko teikt. Tu tā skaties, es domāju, ko tādu vēl teikt. Man ļoti interesē vienkārši šie jautājumi. Zini, kad palasa žurnālus, tad nereti, sievietes, kas ir darbojušās šoubiznesā, protams, mēs teātru un kino arī varam pieskarīt pie šoubiznesa. Viņas saka, nē, sākumā man karjera, un tad, kad es jutīšu, kad es varu, un tad es plānošu ģimeni, un nezinu, gan kā viņas taisās organizēt to, ka viņas tieši to sēd. Bet tu tieši otrādi, tu vienā brīdī pirms 8 vai 9 gadiem stop, un nomaina diametrāli dzīvesveidu. Kāpēc tu tā izdarīji? Jā, es pareizi atceros. Es arī to tā neformulēju. Es vienkārši dzīvoju dzīvi un kā tas dzīvē notiek. Jo, manā dzīvē ļoti jautri tas vienmēr ir. Es ļoti visu patīk man sistemātiski saplānot visu un tā, ka būtu kārtīgi. Jā, es tāda kārtīga mamma un jauna sieva un tā. Un notiek viss savādāk. Cilvēks domā, Dievs dara. Un
viens bērniņš pēc otra, protams, jā, un tas, kā es pareizi atceros, ka es biju seriālā un mazā Agatiņa vienu brīdi, auklītī tā kā mamma teica. Un man tas tik ļoti likās, nepareizi, ka es tik daudz laika atdodu tur, jā, un mana maza meitiņa, jā, kur es tik ļoti gaidīju, viņam neredz mammu. Es nezinu. Man kaut kāds lūzums notika tad, un ja man tur visi jautā, vai tev ir grūti, nav grūti, kāds grūti. Un starpcīt es arī domāju par karjeru, ka neko es nezaudēšu. Neko es nezaudēšu. Ja es būšu vajadzīga, tad vai krunkaina, vai nekrunkaina, vai... tikai tā arī starpcīt var novērtēt, Es tiešām esmu vajadzīga. Izrādās esmu. Neesmu veca palikusi nekā. Es esmu tikai bagātāka garīgi palikusi. Tev mamma arī labi izskatās. Nē, vienkārši es nekad neesmu redzējis tik nekrunkainu 4 bērnu mammu. Vienkārši nevarētu nekad pateikt, ka tev vispār 4 bērni. Tāpēc, ka bērni jau dod to jaunību. Citām sievietēm tā ir pilnīgi otrādi, gan jāsaka. Jā, kaut kā. Tas ir kaut kāds īpašais krēms. Man ir īpašais krēms, tas ir noteikti man ir, bet viņš man ir viens vienīgais un nekas tāds, kaut kas īpašs, kas nav nopērkams veikalā, nav, un uz procedūrām es neeju. Tas ir vienkārši jaunības gēns, acīm redzot tev kaut kāds, ne? Es nezinu. Es domāju, ka tas ir prieks sirdī. Man liekas, tad, kad tu dari visu pareizi. Es skatos vienmēr uz kaut kādām sievietēm, kas ir gados, kāda es gribētu izskatīties. Un tad, kad es redzu tās krunciņas, kuras ir, prieka, un es redzu, ka viņa ir gaiša, viņa vienkārši ir gaiša, un tad tu nemani. Es gribētu tā dzīvi nodzīvot, lai man būtu tāds daudz un gaišs krunciņas, tāda omulīga omīte. Kā zinām, man ir 2 bērni, un citreiz ir tāds sajūta, ka abi grib uz kaklu, bet kakls ir tikai viens, un ir abi vecāki, tad katrs var paņemt pa vienam bērnam. Kā tikt galā ar 3 bērniem? Ko darīt, ka, teiksim, vīrs paņems vienu bērnu uz rokām, tu esi paņēmis otru, bet 3. stāv un arī grib, pieņemsim, ļoti vienkārši vēl arī Rimī maisiņu var noturēt. Tas ir paņēmiens, jo es ņemu vienu, kuriem ļoti maza starpība uz, kā saka, uz muguras, pičpaunā, kā saka. Jā, pičpaunā, jā. Tad to mazo es ņemu uz gurnā, vai abus 2 uz gurniem, un 3. var uz pičpaunā. Ja es vienu nesu tā, tad parasti vīrs uzliek šitā, uz pleciem, uz kakla, tos 2 es uz 2 gurniem. Ja man vajag Rimī maisiņu, tad es uz muguras un uz gurna. Tas ir iespējams. Var vairāk paņemt, ja grib. Es jau pieminēju pirmī to bībeles, to rituālu par bībeles lasīšanu no rītiem. Un tādiem ticīgiem cilvēkiem, man gribēs tev pajautāt, kāpēc tu domā, ka Dievs ir vispār? Es nedomāju, es vienkārši zinu. Kā tu zini? Es nedomāju, es vienkārši zinu, tāpēc, ka Dievs nav mantojams, tas nav ģenētiski nododams, tā ir Dieva žēlastība, un man viņa ir. Un es ilgi domāju, kad man uzdošu tādu jautājumu, kādreiz, ir lietas pasaulē, ko mēs nevaram izskaidrot, vai ne? Un tā ir viena no tām. Un droši vien tā ir vienīgā. Visiem citiem cilvēkiem tas nav vienādi. Piemēram, esmu runājis šeit ar gandrīz visu konfesiju mācītājiem augsta rangas savā konfesijā, gan Zbigņevs Stankovičs teica, ka, ja tu aizlidot, piemēram, uz mēnesi, un tu tur atrod pulksteni, rokas pulksteni. Tas skaidrs, ka viņš no kaut kurienes tur ir radies. Un ir radītājs. Un cilvēks ir daudz sarežģītāks nekā pulkstenis. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka radītājs ir tāds izskatījums. Bet diezgan daudz mācītāji pie šī jautājuma tomēr apmulst. Un nevar dot konkrētu atbildi, jo es arī esmu nonācis strupceļā runāt ar cilvēkiem, kas, teiksim, absolūti ateistiski ir. Pierādīt jau to nevar. To var tikai just. Daži jūt un daži nejūt. Bet es esmu nonākusi līdz tam, ka nevajag pierādīt. Man ļoti patīk arī, ka viens mācītājs ir teicis, taisnība ar putām uz lūpām vairs nav taisnība. Vajag paklusēt un lūgt tai brīdī. Ir neizskaidrojamas lietas, un es varu būt tikai pateicīga, ka man šī ticība ir, un tā nav manējā. Varbūt tā ir mana izvēle, ka es vēlos
tad arī to dot. Bet ļoti daudziem cilvēkiem nav šīs vēlēšanās, un viņi nebūtu nav sliktāki par mums. Nu, būs arī viņu laiks kādreiz. Nu, arī bērniem nevar to iemācīt. Arī bērni man ir protestējuši un ir gājis šitā, bet viņam pašam jānonāk līdz tam. Jā, un tad man tā arī palīdzēja, kad šī pati sieviete, es arī tajā brīdī zvanīju viņai un saku, ko man darīt. Un viņa saka, Aurelija nomierinās, no Dievs nav mantojams, tas nav ģenētiski nododams, lūdzu vienkārši un visu. Un skaties, ļauj bērnam dzīvot. Nu, mēs visi esam bērni. Mēs esam bērni, saka Aurelija Anužīta, redzījuma pirmā daļa aizsteigusies. Jā, pēc reklāmas pauzes būsim atkārt runāsim par to, kā modernās tehnoloģijas var mainīt cilvēku dzīvi viss neiedomājamākajā veidā, pavisam pēkšņi. Palieciet kopā ar mums. Dāmas un kungi, jūs skatāties redzījumu Rāmas Uguns. Šodien šeit sēž ļoti uztraukšies divi cilvēki. Aurelija Anužīta, Andris Kivičs, vairāk mēs tik uztraukšies, godīgi sakot, neesam. Parunājām drusciņi par ģimeni un par bērniem, bet mēs varētu arī pievērsties nedaudz tev kā aktrisei un pastīsimies fragmentu no 1991. gada. 91. jā. Skatamies. Pakliedz vēl! Tu man iesako! Kas viņš ir? Kas? Es viņu nogalināšu. Ko? To, kur tu sauc. Es nevienu nesaucu. Tad kliedz vēl. Ka jūs lakat sabojāts. Nebūs vietā. Strīķapnis. Tā taču ir manga. Jā, jāatzīst, ka tas nebija 91. gads. Kurš? Šis te, bet mums būs vēl viens cits video no 91. gada. Saldā Indas garša. Kā tu atceries filmēšanos? Ar ko tev viss laiks asociējās? Ko mēs tikko redzējām? Zini, man viņš tiešām ar Intu Gorodecku tiešām strādāt ir tāds liels prieks, tas ir gandarījums. Un visa filmēšanas grupa, tā ir tā atmiņa tāda, nu, cik mākslinieka dvēsele ir radoša, neparedzama un cik tur daudz ir mīlestības tādas nerakstītas. Un tur nav tā naudas vērtība tik liela, ka tu dari kaut ko. Es nevaru teikt kaut ko, jā, tā ir reāla, tas ir darbs, tā ir filma, bet tam blakus ir tik liela atdeve un kolēģu savstarpēja tāda saprašanās, no pusvārda, reti ir tā, tiešām. Man liekas, ka seriāla nosaukums Saldā Indas garša, es tā padomāju, tas līdzīgi tā kā ar alkoholu. Arī Inda teorētiski, vai ne? Visi zina, ka būs slikti pēc tam, bet tik un tā turpina to darīt, vai ne? Tev ir kaut kāda versija, kāpēc, vai tu esi savā dzīvē kādreiz darījusi kaut ko, ka tu zini, ka 100 punkti dara Inda, kurai šobrīd ir tā saldā garša, bet tik un tā turpina to darīt. Kas tas ir?
Nu, es domāju, ka tā ir tā grēcīgā daba mūsos. Nu, tas tāpat kā mamma saka, nu, nē, tur nedari to, tur karsts vai kas. Tu vienalga pieliksi to pirksteņu pie svecītes, ja? Vai pie plīts vai pie krāsnes. Nē, neņem ūdeni, nekāp peļķē. Pasaki, vai tas nav tas foršākais? Paņem, šļakt pa to peļķi tā kārtīgi. Ja? Droši vien, tad, kad tu audz, nāk mums kaut kāda pārbaudījuma, kur saka, nē, tur, 11. mājās, jā, tur alkoholu nedrīkst, pīpēt nedrīkst, tāpat izmēģina, jā, es abrīnoju tos cilvēkus un no sirds priecājos, kuri neiet to dzīvi tādu. Tad manā dzīvē noteikti ir tā, ka ir grēka sekas, tā ir tā saldā indas garša, vai ne? Viņa nemaz nav, viņa ir ļoti rūgta, manuprāt, vienā brīdī. Ja, un mēs samaksājām par to. Tad, kad mēs samaksājām, tad mēs saprotam, jā, kājas slapjas, jā, nekāpšu peļķē. Es nezinu, nekas īpaši. Nekādu es tur kaut kādu baigi balto dzīvi neesmu nodzīvojis. Manuprāt, galvenais jautājums ir, tad, kad es krītu, ko es daru? Vai es ceļos nožēloju no sirds un raudu rūgtas asaras un apņēmos vismaz nedarīt to. Ja? Man nepatīk apsolījumi kaut kādi, jo es nezinu, vai man sanāks. Man patīk dzīvot tā, ja man paprasa palīdzību, vai kā es es griežu tev palīdzēšu, es tur izdarīšu, nezinu ko, un tad, man taču laika nav, kā es to darīšu. Man patīk pateikt, ka jā, es tev palīdzēšu, ja es varēšu, un cik vien varēšu. Varbūt es tajā brīdī neiedrošinu, bet tas arī attiecās uz šīm visām lietām, klupšanām un nezinu ko, ja? Neapsolīt par daudz, neapņemties par daudz. Būt par sevi un kļūdīties ir tik normāli, manuprāt. Un tad es nenosodu citus. Jo es ļoti ātri pateiktu, es taču tik labi un tā, un šitas ārprāts, kā tad tā var? Bet, ja tu pats esi kaut ko izgājis cauri, tu spēj piedot un tu spēj palīdzēt otram. Varbūt tāpēc uzliek katram. Es nezinu. Man nav atbildes iegodīgi. Ja tev 15 gadu vecumā pietiek kādu tantiņu uz ielas klāt, pastītos rociņā un pateikt, tā meitiņa, tev būs 4 bērni kādreiz. Tu nobītos? Es nobītos no cita. Ar kādām tiesībām viņa man paņēma roku. Es no tā nobītos. Es nobītos no tā, ka buršanās ir buršanās, tas lai paliek. Tas bet, nav mans. Vispār, ja tu nosapņot, vai tev kāds pateikt, vai Es pajautātu, es viņām piezvanu parasti, un tad es ar viņu sarunājos, un es saku, kā tad ir? Vai tad tiešām tā? Tad lūdzu man, es esmu tāda muļķa, un es nesaprotu, vai man lūdzu varētu kādu tādu normālu cilvēcīgo zīmi, ja? Arī tad nenotiek. Es nezinu. Kā baigi interesanti tas, ka tev ir foršs vīrs, un tev ir 4 bērni, un izskatās, ka tāda ideālā dzīve bez mazai, vai ne? Es domāju, kā tad var satikt to ideālo vīrieti? Tas bija ļoti pārsteigts, ka tas viss ir pateicoties principā modernajām tehnoloģijām. Tas bija uz interviju SVH. Jā. Pēc tam tā interviju SVH ir publicēta Apollo. Vīrs izlasīs Apollo, tātad lietojas internetu. Izlasīs, un tad viņš sūtīs. Tad jūs esat sarakstījušies. Jā, viņš kaut kā man to e-pastu dabūja. Viņš man saka, ka es tur biju raksts. Nekad nevienam neko neesmu, es tieši ļoti sargāju savas kaut kādas koordinātas. Jā, viņš man uzrakstīja e-pastu, jā. Un tas ir baigi interesanti, ka šitā cilvēka var satikties. Un kā tu domā, viss, kas tavā dzīvē ir noticis tagad, 4 bērni, foršs ģimene, foršs vīrs, viss kārtībā. Tā ir Dieva griba, vai tas ir tavs domu spēks, tā ir tava vizualizēšana? Kā domā, kā tas notiek dzīvē? Jo tev ir apskaužama dzīve. Tik cik es neguļu, haha. Kad labi? Nē. Es domāju tā, ka es nemaz nebiju gatava. Es nemaz pati nebiju varbūt tik, viens ir gribēt par kaut ko būt, otram patiešām tādām būt.
Un droši vien tās lietas, ko Dievs mums dod tad, kad mūs pārbauda mazos darbos. Ja tu esi uzticīgs mazos darbos, tad tev uzticies arī lielos. Un es domāju, liela ģimene ir liels darbs un tāda liela uzticēšanās. Un tas nebūtu nav viegli. Es nezinu, kas būs pēc 10, pēc 3 gadiem, pēc nedēļas. Es taču nezinu. Es vienkārši ļoti gribu, lai viss būtu kārtībā un lai zārciņš mums būtu dubultais. Tā, lai divatā rociņām. Saprati? Vienā dienā, jā? Vienā dienā būtu jauki un tad, tā pa skaistu. Un tu par nāvi domā? Jā, visu laiku. Tu ne? Mocards jau arī teica, ka katru rītu vajag iedomāties, un tad dienu var pilnvērtīgāk nodzīvot. Jā? Jā. Es bieži vien padomāju, tagad čiks izslēdzām, jā, beidzās viss, kur mēs esam, ko mēs darām. Jā. Es to neizslēdzu nekad. Jā, ir viena lieta, cik es saprotu, par ko pārāk priecīgi nerunā, bet cik es saprotu, ka tu apprecējies, tad... Jā, sakot, tu pateicoties laulību līgumam, es nezinu, kļuvi bagāti, vai ne? Kas mainās cilvēku dzīvē tajā brīdī? Tagad vienā dienā... Es tagad sapratu, vienā dienā ir daudz teorētiski, es nezinu, tur naudas vai īpašumu, tas tā kā nebūtu tagad svarīgi, bet kas mainās? Tu pilnīgi vairs nesties, cik maksā maize veiklā, tev neinteresē, cik maksā zābaku veiklā, vai tev neinteresē, cik vispār bērniem. Kas mainās tieši? Man interesē. Zini, nekas nemainās, jo man nekas manā dzīvē nav nokritis no debesīm, un man vecāki neko nav tā ir palīdzējuši daudz dzīvē. Jā, tiešām ļoti daudz. Bet pirmajā laulībā viss bija jāsāk no nulles ar visām mēbelītēm, ko visu mani vecāki iedeva dakšiņas un visu pārējo. Par to laulību līgumu droši vien es arī tik gudra nebūšu, nevarēšu šobrīd izstāstīt, bet tas nav tāds klasiskais laulību līgums. Te ir kaut kāds pārpratums tajā. Tas ir Andrim darbā, visiem partneriem ir, tas tā nepareizi, tā piespied kārtā, jā, teiksim, bet es nekad mūžām nebūtu parakstījis laulību līgumu. Tas ir darba attiecības, kuras sievai ir pienākums to darīt, un es īsti nezinu, kas tur rakstīts, jo godīgi, jo viņš bija angļu valodā, un es angļu valodu vāji pārvaldu. Es sarunu līmeni varu, bet ne izlasīt juridisko līgumu. Es absolūti uzticos savam vīrām, un es zinu, ka es darīju to, kas man bija jādara. Es netiku ne pie kādas bagātības. Un jā, es domāju, es nemaz negribētu. Es tiešām pat vīrām lūdzu citreiz, lai man uz kartiņas nav pa daudz. Man nepatīk, es nemāku apieties ar naudu. Es nemāku, tāpēc, ka es gribu dāvināt citiem, par sevi man domāt ļoti nepatīk. Man neinteresanti par sevi domāt. Un es ļoti baidītos no lielas naudas. Es nezinu, vai viņi mani nesabojātu. Ne, es negribu. Veikalā es citreiz nepaskatos, cik es maksāju, jo piens un biezpiens ir nepieciešamība, un jā, viņš paceļās pa 2-3 centījumiem, tad es pareitinu, cik maksā auklīte, benzīns un laiks, lai neskrietu pēc akcijas maizītes. Tas ir normāli, jā. Es ļoti sekoju tam, lai... Nē, es nedzīvoju kaut kādu tur. Tie, kas mani pazīst, zina, tortis es cepu pati. Apkārtējo cilvēku attieksme nemainās kaut kādā brīdī. Tas nav ļoti labs tāds siets, tāds filtrs, kā var pārbaudīt, nezinu, kaut kādus paziņas, draugus, ka tev pēkšņi, ka tev dzīvē vienkārši iet labi. Kad ir slikti, tad uzreiz ir, ka arī tā nav, ka tad, kad ir slikti, daudz ir, es nezinu, labi, es neapņemos par to vispār. Jūs varētu pārformulēt jautājumu. Jā, palīdzies kaut kā, nezinu. Kā var zināt, ka draugi ir tiešām draugi? Kad tie, kuri domā, ka ir draugi, ka viņi tiešām arī ir draugi? Manuprāt, kad ir pārdzīvotas, teiksim, prieka brīži un nelaimes brīži. Pat citreiz prieka brīžus grūtāk kopā pārdzīvot, jo rodās kaudība. Vieglāk ir pārdzīvot nelaimi, vai ne? Ka tu redzi, ka otram sāp, tu skrien un palīdz vai kaut kas tāds, bet... Ja viņam viss ir kārtībā, vizuāli, mēs jau nezinām, kas notiek tur,
tad es redzu tos cilvēkus, tos īstos draugus, jā, vai viņi ir ar mani kopā. Kaut kādā sirds stāvoklī. Un vai mani saprot? Es nesaku izdabā. Man patiktu, ka man patiktu ļoti taisni acīs pateikt. Zini ko? Izbeidz te pinkšķēt. Citiem iet sliktāk. Un paskaties uz to labo, kas tev ir. Nu, laiks droši vien. Zini, man arī liekas, ka mēs ar draugiem esam kaut kādu zināmu periodu attīstības. Ir draugi, kas paliek vai ārzemēs vai kur, tu pēc 9, pēc 10 gadiem var piezvanīt, teikt, es esmu Viļņā, tu esi, tu esi Vīnē, es esmu Vīnē, un nezūd, ir taču tie draugi. Es nezinu, atbildēju vai ne? Atbildēju, jā. Mēs tagad varētu pastīties to 91. gada video. Tas ir Zirneklis? Ar interesi pastīsimies. Я, наверное, слишком рано. Как раз вовремя. Тебя зовут Вита? Да. Осмотрись пока. Во время работы модель должна чувствовать себя как дома, а не озираться вокруг. Пусть девушка нальет нам вина. Посмотри у зеркала. Бокалы тоже там. И себе налей. Jā, valsts no tevis ir teicis, ka tās ir erotiskās šausmu filmas. Jā. Kas tās? Es godīgi sakot, es nezinu, kas tā pa filmu vispār? Nopietni. Nē, nopietni. Es pati skatos, un es tā domāju, ka tu tā jautās. Un es domāju, zini, kāda man atbilde atnāca, ka tā droši vien, iedomājas kaut kādi man tur 18, 19 gadi, pilnīgi es no Paneveža meitene mācos Viļņas akadēmijā, tikai puskursu, un tagad pēkšņi jābrauc uz Rīgu. Es atceros, ka es ar tēti braucu līgumu noslēgt, es taču vispār neko tur tā nesapratu īsti, ja. Un, ja godīgi, tad es domāju, šobrīd es gribētu, lai man iedotu tās dzeltenas lapas scenārijas, viņi izlasītu, viņš būtu pavisam, pirmā filma, man taču nav ne pieredzes pilnīgi nekā. Liela kino studija, čaika pie Ugastīnice Un uzreiz šādu filmu iedeva, vai ne? Vienīgais, no kā es kategoriski atteicos, no kaut kādām kailām lomām, un ka mēs ar tēti parakstījām līgumu, ka būs dublante un tā, un visu darīs dublante, tad, kad es atbraucu ar provēm, tur vajadzēja kaut ko tur tā kā noģerbt, es izplētu acis, pateicu, man jau asaras uzreiz, un neaizbraucu mājās, un es aizbraucu prom. Jā, te 12. gada tāds citāts. Es neuztraucos, ka šobrīd neesmu skatos vai nefilmējos, uzskatu, ka man ir dots talants, kas jāspodrina, bet mana labākā loma man vēl tikai gaida, es to noteikti nospēlēšu. Super. Jā. Ko tu gribētu nospēlēt visvairāk? Es tā konkrēti nezinu, bet es tikai zinu, ka tas, Žānu Darku tā īsti ne, bet arī varbūt kāpēc ne. Es abrīnoju cilvēkus, kuri ir izcietuši Sibiriju. Es viņus abrīnoju. Un es netieku no tās kaut kur sirdī tēmas vaļā, kas ir
man tāda cieņa ir pret viņiem, un cik daudz viņi ir gaiši. Tu paskaties, cik daudz viņos ciešana un cik viņi ir gaiši. Tās ir tās lomas. Nu, pārnest tādu droši vien nozīmē, jā, ne skaistulis kaut kādas, jā, bet jā, tās sievietes ir vērts ieguldīt savu darbu, ka cilvēks, kurš, nu, kā viņš krīt, kā viņš ceļās, tas ir tas, ko es gribētu spēlēt, jā. Neko jau īpaši es tev neatbildēju. Tu ar tāds gaišs cilvēks. Nu tā. Jā, tu esi daudz pārcietus dzīvē. Es domāju, ka pietiekoši, jā. Kas tavā dzīvē ir bijis visgrūtākais? Visgrūtākais? Es varētu pārformulēt jautājumu. Ar ko tu visvairāk lepojies, ka tu esi ar to tikus galā? Nu, tad tās nav grūtības, jā. Nu, tas ir tāds, ka es iemācījos ar mašīnu braukt un vienā dienā vienkārši pārstāju pīpēt, kas, manuprāt, nu, tiešām tāds, nu, riebīgs paradums bija teātrī visiem, nu, daudziem, jā. Nu, un tad es vienā dienā, es domāju, kur mans paraugs būs, kad, nu, vienā dienā var vienkārši ne un viss. Kā tas izdevās? Daudz netiek to. Nu, es daudz lūdzu Dievu. Vajag vienkārši un vienā dienā vienkārši čiks nu, nav un negribās. Un es ļoti gribēju savam Mikum parādīt, nu, kaut kādā 1. vai 2. klasē, jā, ka nu, ir lietas, kuras vienkārši var pārtraukt, ja tu ļoti gribi. Un es arī pīpēt zināju, ka pienāks tā diena. Es tikai lūdzu, nu, kad tā diena pienāks, nu, kad tā diena pienāks. Jā. Kam tu pīpēji vispār? Tāpēc, ka, nu kā, nu, tas taču tāds rituāls, nu... Kāds cigaretes tu pīpēji? Man bija, zini, kādas man bija... Barclay number 1 bija, man liekas, nu tās visvieglākās. Nu, man vajadzēja, nu, tur tās... Jā, 0,01. Tas tā darba, faktiski tu nebija darbas. Bija tās kaut kāds, jā. Veči pīpē, un tās visveselīgākās esot. Es vienkārši zināju, ka man viņam slikti bija un galva sāpja un sirds daudzies, bet, nu kā, nu, es tagad domāju, nu, man tik smieklīgi tagad liekas. Nebija tā, ka aktrise obligāti vajag tā kā uzsmēķiet pēc izrādes. Tāpēc man liekas, ka tas ir daļai rituāls. Saproti, ka tas ir tāds... Es sapratu vienā brīdī, tad, kad atmet, kad tu dzeri kafejnīcā kafiju, ka pietrūks kaut kas tai rokā. Ja? Nu, tas ir pieradums vienkārši tāds. Un es neesmu to analizējis. Vienkārši tas man bija tik viegli, ka čiks un viss. Un es sapratu, kā tā bija liela muļķība atpakaļ skatoties. Es cienu Latvijā ģimenes, kuras atvēzējās uz vairākiem bērniem, un nereti tas nenotiek, tāpēc, ka vīrietis nevēlas uzņemties atbildību pārāk par ģimeni un tā, jo dzīvot vienam ir ērtāk un ko. Un es domāju, šo raidījumu skatīsies noteikti arī tavs vīrs, un es domāju, ka viņš būtu pelnījis, ja tu varētu tā pateikt mums tiešraidē, kāpēc tavs vīrs ir vislabākais. Kas viņā ir forši? Pastāst par viņu labajām īpašībām. Nu, tas, ka viņš ir ļoti stabils, tas, ka viņš ir ļoti mierīgs, kas mani kaitina, protams, jā. Man obligāti vajag izdarīt kaut ko, lai man nesanāk, ja viņš vienalga pāri visām ir mierīgs. Tas, ka viņš ir ļoti atbildīgs, un es tiešām varu paļauties, ka tā ir ģimenes galva. Jo ir ļoti daudzas lietas, kas jādara man, un mēs kopā tās darām, bet tomēr viņš ir tas galvenais un nevis kaut kā tā izdomāti, bet vienkārši tā ir. Un es domāju, ka tā ir milzīga pateicība viņu vecākiem, kuri audzinājuši viņu un likuši ļoti daudz strādāt. Un obligāti mācīties, strādāt un mācīties un būt atbildīgam par otru cilvēku. Tātad mierīgs, nosvērts, atbildīgs. Vispār superīgs, ko lai saka, viņš ir vienīgais uz pasaules, kurš ir domāts vienīgi man, un viss. Jā, un es zinu, ka daudz meitenes pēc to runā pie šampiņu glāzēm, un nevar saprast, kā var zināt, tas ir, jo tiksim, ka cilvēki iemīlās, viņiem jau liekas, jā, šitais ir tiešām īstais ritīgais, un pat vairāk gadu var paiet, un tad notiek kaut kas, un
Kā to var zināt? To nevar zināt. Nē, to nevar zināt. Aurēlija Jānužīte nevar ieteikt 18-gadīgām meitenēm Var. recepti. Ne recepti, Ej, vispār gulēt, stulbs noliec vārds, galvu bet kaut Dieva kāda... priekšā un saki, lūdzu, atjauno mīlestību. Viss, no ciešanām taču ir jābūt kaut kādām pārbaudījumiem. Nav iespējams, es nezinu, es nemaz negribu kaut kādu dzīvi. Mēs tikai, nezinu, tur, nezinu. Man ir interesanti ar manu vīru iet caur grūtībām. Man tas ir interesanti, jo es uz viņu varu paļauties. Kādreiz es esmu tas vadonis, kādreiz viņš, bet tā ir tā partnerība. Kā es zinu, man kādreiz tādu ieteikumu, es arī, kad es meklēju to īsto, kā atšķirt, ļublю, не люблю, ir īstais, nav īstais, kā tas ir? Вот на разведку пойдешь? Un es Andru acīs zināju, ka ar viņu na razvietku paidu. Un, ja vajadzēs, puļai priekšā stāvēšu. Es tā, latviski tik precīzi varu. Kas ir viņa mīļākais ēdiens? Viņi ir mainījušies, bet viņš iemīlējās mani, kad es viņam pankūks ar kārumu sieriņu iedevu. Plānās pankūks un iekšā bija kārums sieriņš. Viņš man to atklāja nesen, ja? Kad, tas tā. Bet šobrīd viņām kāpostu tīteņu ļoti garšo un garneles, jā, un ar ķiplociņiem, tā. Paldies! Tas nozīmē, ka viss! Jā, rādījums ir beidzies. Pilnīgs iekals mutē saskrēja, godīgi sakot, kad tu pieminēji kāpostu tīteņus. Paldies, Aurēlija, tu atnāci uz mūsu rādījumu, lai tev veicās ģimenē, lai bērniņi veseli, lai vīrs apmierināts. Un pats galvenais, lai sirdī miers un arī prieks. Labi. Paldies. Dāmas, kungi, tā bija Aurēlija Jānužīte šodien ar mums Rāmpas ugunīs. Šodien tas ir viss. Tiekamies jau rīt. Pagaidām. Atā.